Apustuļu darba grāmatā 1. nodaļā no 4. līdz 5. pantam mēs lasām: kopīgu mīlestību ieturot Jēzus mācekļiem pavēlēja: neaizejiet no Jeruzalemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Neaizejiet, sagaidiet, saņemiet svēto garu. Tie ir vārdi, ar kuriem Jēzus sagatavo savus mācekļus Dieva dāvanai vasarsvētkos. Mācekļi tā darīja, un apustuļu darba grāmatas 2. nodaļā lasām, kad pienāca vasarsvētku diena, viņiem parādījās it kā uguns mēlis. Tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars. Tur radās dzīves, kuras neatstāja vienaldzīgus. Tur atklājās ceļš, kuru vēlāk nosauca par kristīgo ticību, un tur piedzima Kristus baznīca. Neaizejiet, sagaidiet, saņemiet svēto garu. Jaunā derībā nav daudz vietu, kur Jēzus mācekļiem kaut ko pavēla, bet, kad to dara, viņam ir iemesli. Ja mācekļi nepaliktu, nesagaidītu un nesaņemtu, nebūtu apustuļu darbi un nebūtu kristīgā ticība. Ja mēs vēlamies, lai pasaule iepazītu kristīgo ticību, nevis kādu sliktu pakaļdarinājumu, ja mēs gribam, lai cilvēki to iepazīst Kristus baznīcā un nevis mūsējās baznīcās, ja mēs paši gribam piedzīvot tādu kristīgo ticību un būt daļa no tādas Kristus baznīcas, tad mums ir jāpaliek, jāgaida un jāsaņem Kristus gars. Tādu kristīgo ticību, tādu Kristus baznīcu, tādu kristīgu dzīvi nedarām iespējam mēs, bet Kristus gars mūsos. Ja svētais gars to nedarītu, tad Kristus aiziešana pie Tēva būtu bezatbildīga rīcība. Nožēlojama būtu aina, kurā Jēzus dažiem šaubīgiem, nevisai izglītotiem un ietekmīgiem cilvēkiem saka: ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visām tautām. Tomēr tā nav. Viņš sacīja: es jūs neatstāšu bāreņus, es būšu ar jums un sūtīšu citu aizstāvi. Jēzus nerīkojās bezatbildīgi, un lielā misijas pavēles došana nav nožēlojama aina, jo Jēzus mācekļiem pavēlēja: neaizejiet, sagaidiet, saņemiet svēto garu. Viņš to pazina kā Tēva garu, svētuma garu, gudrības un saprāta garu, garu bez viltus, taisnības, mīlestības, žēlsirdības, patiesības garu, cilvēku mīļotāju. Ja tāds ir gars, ko saņems viņa mācekļi, tad kādēļ, lai gars ar šo dažu vīru un sievu starpniecību nesavaldzinātu visu pasauli? Jēzus zināja ne tikai to, kāds ir šis gars, bet arī to, ko tas viņu mācekļu dzīvēs darīs. Tieši tajā pamatojās viņa ekspektācijas, ka šie daži mācekļi būs viņa liecinieki Jeruzalemē, Jūdejā, Samarijā un līdz pat pasaules galam. Jēzus zināja, ka tad, kad svētais gars nāks, viņš piepildīs, viņš mājos, viņa mācekļos, viņš darīs dzīvus, pārradīs un pārveidos, runās, atklās, liecinās, mācīs, skubinās un atgādinās. Viņš audzinās, cels, vedīs un vadīs, viņš aizstāvēs. Viņš radīs tādu kristīgo ticību, tādu Kristus baznīcu, tādu kristīgu dzīvi, kurā sevi atklāj un apliecina ne cilvēks, bet Dievs. Kristīgā ticība ir cilvēkam pašam neiespējama. Kādiem jums šāds apgalvojums ir pārsteigums? Kādi piekrītat, jo esat piedzīvojuši un atklājuši, ka pēc būtības, piemēram, 10 baušļi nav mums piepildām? Taču šī pārliecība neatiecās tikai uz 10 baušļiem. Iespējams, jūs esat dzirdējuši apustuļa Pāvila vēstulē Galatiešiem lietoto frāzi gara augļi. Iztēlosimies, ka mēs nonākam gandrīz 2000 gadus senā pagātnē un esam telpā, kurā Pāvils diktē savu vēstuli. Frāze gara augļi visticamāk vēl nekur un nekad nav dzirdēta. Pāvils runā par miesas darbiem,
Viņš min netiklību, ienaidu, nesaticību, ķildes, greizsirdību, dusmas un patmīlību, un tad viņš apstājās un saka, bet jūs redzat, ka Pāvila sejas izteiksmēm kaut kas mainās. Viņš sāk smaidīt, viņa acis iemirdzās, un viņš turpina. Bet gara auglis ir. Par ko Pāvils tajā brīdī priecājās? Ko tādu viņam izdodās pateikt? Galatijas kristieši zināja, ka ir svētais gars, un no saviem dārziem ļoti labi zināja, ka ir augļi un kā tie rodas. Un Pāvilam izdodās galatiešu apziņā savienot svēto garu ar viņu pieredzi par to, kā top augļi. Es atļaušos sacīt, ka ik viens no tālāk minētajiem gara augļiem ir vēl izaicinošāks un neiespējamāks kā 10 baušļi. Tomēr Pāvils saka, tie ir iespējami. Jūsu dzīve var būt tāda, jo tie nav jūsu, bet svētā gara augļi. Kādu tad Pāvils redz to kristīgās dzīves dārzu, kurā saimnieko svētais gars? Tajā ienākās un nogatavojās mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēmprātība, savaldība. Cilvēki ir gatavi mērot ceļu un maksāt naudu, lai varētu pastaigāties un priecāties par skaistiem dārziem. Cik skaisti, iedvesmojoši, iedrošinoši, cik priecīgi ir nonākt Dieva gara veidotā dārzā. Kad mēs lasām svēto dzīves aprakstus, mēs pastaigājamies šādā baznīcas ietvarā koptā svētā gara dārzā. Šos svētos, skaistos, daudzu cilvēku abrīnotos cilvēkus pavada viena kopīga iezīme. Viņi to neatiecina uz sevi. Viņi zina, ka ne viņi paši ir šīs citādās dzīves avoti un autori. Viņi tikai atverās, pieņem, atsaucās, ļaujas, uztver, atspīd. Viņi zina, ka tas nav viņu, bet svētā gara svētums. Iespējams, tas šajos stāstos ir pats iedrošinošākais, jo mēs tajos atpazīstam kādu, kurš pēc visām mūsu pašu neveiksmēm ir gatavs nākt un pārņemt dārza kopšanu savās rokās. Tur, kur tas notiek, dzīves kļūst par kristīgām dzīvēm un baznīcas par Kristus baznīcām. Tur atklājās tā neizskaidrojamā un maģiskā pievilcība, kurai pietika ar dažiem vīriem un sievām, lai aizsniegtu pasaules galu. Kādēļ vēl joprojām sevī un draudzes vidū bieži mīlestības, miera, prieka, krietnuma, labestības un izturības vietā mēs sastopamies ar ķildām un skaudību, dusmām un patmīlību? Kāpēc aizvien ir sastopami cilvēki, kuros kristīgā ticība vairo neapmierinātību, kur piedzīvo vilšanos, bet reizēm kļūst iedomīgi un paštaisni? Visticamāk, kaut kas nav piepildījies no Jēzus pavēles: palieciet, sagaidiet, saņemiet svēto garu. Ja tas ir tā, tad kristīgā ticība ir neiespējama. Tad mūsu egoisms tērpjas jaunās drēbēs, ko bieži maldīgi saucam par garīgumu. Nedaudz apstāsimies. Mēģiniet iztēloties kādu jūsu darbu kolēģi vai kaimiņu. Šis cilvēks jūs satiek un ļoti labvēlīgi jautā: dažos teikumos lūdzu pastāsti, kas ir kristīgā ticība. Ko tu teiktu? Kādus vārdus tu lietotu? Tad šis cilvēks turpina: un kas ir kristīgā baznīca? Ko tu sacītu? Cik daudz domu aprakstā jūs pieminējāt to, ko dara Dievs, un cik daudz tajā brīdī domājat par to, kam ticam, ko pildam, kā dzīvojam, domājam, kā kalpojam mēs. Vienalga, vai teoloģiski to saucam par iedzimto grēku vai psiholoģiski par ego, tas vienmēr ar prieku grib izskatīties pēc iespējas labāks, garīgāks un svētāks. Tādēļ tas tev ļauj ticēt Dievam, Jēzum un svētam garam visiem tik ilgi, kamēr tas ir tev izdevīgi.
Mēs iespējams dzīvojam vienā no visgarīgākajiem laikmetiem. Ja tu šodien sev sauc par garīgu cilvēku, tev interesē garīgas lietas un tu iespējams praktizē kādas garīgas prakses, tas apkārtējos raisa cieņu. Un tajā patiešām ir daudz kas labs, jo pateicoties šim fenomenam, cilvēki šodien mācās sev vairāk iepazīt, vairāk uzņemties atbildību par savu ķermeni, prātu, emocijām, par saviem pagātnes ievainojumiem. Cilvēki mācās dzīvot tagadnē, veidot apzinātākas attiecības un dzīvot atbildīgāk pret dabu. Tas ir labi un ļoti vajadzīgi. Tomēr ar to nepietiek, lai cilvēka dzīve iegūtu savu jēgu un piepildījumu. Vēl ir jānotiek tam, ko Jēzus sauc par atgriešanos, novēršanos no sevis un pievēršanos Dievam un viņa valstībai. Tur nepietiek ar mūsu centieniem. Tas kļūst iespējams tikai tad, kad mans radītājs saka, lai top. Kad Jēzus uzsāk savu kalpošanu un saka, Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Kad vasarasvētkos uguns mēlis sadalījās un nolaidās uz ikvienu un visus piepildīja svētais gars. Mēs nevaram uzvarēt savu iedzimto grēku vai savu ego, bet tas to pārveidots un pārradīts. Kad mūsu dzīves dārzā atveramies un ļaujamies darboties tam, kurš reiz visu un tik brīnišķi ir radījis. Šo patiesību skaisti izsaka kāda mūsu dziesmu grāmatas dziesma. Tajā izdziedam lūkšanu. No manām rokām šķēp rauji, tad uzvar man plauks. Un vēl, mans spēks būs nespēks, ja tavs gars man savas liesmas liekas. Tā vietā, lai mēs iegūtu svēto garu, viņam ir jāiegūst mūsu. Šādas Kopernika revolūcijai līdzīgas pārmaiņas mūsu dzīvē var notikt. Tās ir notikušas daudz mums zinām un nezināmu svēto dzīvēs. Tās ir sākušās daudzu mūsu dzīvēs, jo Dievs reiz sacīja, lai top. Kristus uzsākot savu kalpošanu pasludināja vēl joprojām spēkā esošu patiesību. Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi, un svētais gars nevilcinājās, bet vasarasvētku dienā nāca un piepildīja tos, kuri palika, gaidīja un gribēja saņemt. Kā tas attiecās uz mums, kas lielākā daļa esam kristīti? Mēs joprojām varam svēto garu ieaicināt mūsu dzīvēs. Ne ar domu, ka varbūt beidzot viņš atnāks, jeb atnāks vairāk, jeb spēcīgāk kā visas iepriekšējās reizes. Šāda atkārtota ieaicināšana ir zīme tam, ka esam gatavi mācīties atvērties viņam, ka lūdzam, lai viņš paņem šķēpu no mūsu rokām, lai pārņem mūsu dzīves dārznieka lomu. Pēc tam mums jāmācās būt vērīgiem un atsaucīgiem, maigajiem, neuzbāzīgajiem, reizēm negaidītajiem svētā gara pamudinājumiem. Vecā derībā lasam, ka Dievs savai tautai atklājās mākonī, dūmu un ugunsstabā, zemestrīcē un balsī no debesīm. Jaunā derībā lasam, kā Dievs sevi atklāja runājot ar cilvēku, Jēzus lūpām. Dievs turpināja mums tuvoties un palika aizvien klusāks. Tagad Dieva gars mājo mūsos. Vairs nevajag zemestrīces un ugunsstabus. Viņš runā klusā, maigā balsī. Nevelti kristīgā ticībā svētā gara simbols ir dūja. Tā viņš mūs dara dzīvus. Pārrada un pārveido, runā, atklāja, liecina, māca, skubina un atgādina, audzina, ceļ un vada un aizstāv. 1948. gadā ekumēniskās tikšanās laikā pareizticīgo baznīcas metropolīts sacīja: bez svētā gara Dievs ir tālasošs. Kristus pieder pagātnei. Evaņģēlijs ir mirusi vēstule. Baznīca ir tikai organizācija. Autoritāte tikai jautājums par varu. Misija nekas vairāk par propagandu. Liturģija nekas vairāk kā garīdznieka darba pienākums. Kristīga dzīve, morāles pildīšana. Bet ar svēto garu augšām celtais Kristus ir mūsu vidū.
Evaņģēlijs ir spēks dzīvei. Baznīca atspoguļo Dieva trīsvienības dzīvi. Autoritāte ir labprātīga kalpošana. Misija ir vasaras svētki. Liturģija ir sastapšanās ar svēto. Cilvēka rīcība ir Dieva dzīve viņā. Palieciet, sagaidiet, saņemiet Svēto garu.